Labdien visiem, kas jau ir ieradušies, tiem, kas vēl ceļā, lai kungs viņiem palīdz. Slidanceļi ir šodien, man nebija tālu jābrauc, jeb nav, es nezinu. Ir tā, tad ledus ir un atkal mūs pārsteiguši nesagatavots ar ziemu. Februāra vidū mēs bijām pieraduši, kad skaists laiks ir, un atkal mēs esam pārsteigti. Tas ir skaidrs, bet slavu Dievam šodien mēs esam atkal mājās, pamanījāt? Jā, pamanījāt. Mēs atkal esam mājās. Un man tāda klusa aizdoma vajadzēs solīt šodien kādu ciemiņu. Tad droši vien vairāk būtu ieradušies. Tas tāds. Tā nebija viltība pagājušā svētdienā. Mums solīja, jūs zinat visi, ja? Solīja, kad mums būs viesu mācītājs, kalpotāja. Bet tā nenotika. Notika tā, kā notika. Jūs bijāt tam liecinieki klāt. Kādreiz cilvēki dzīvo ilgi savā namā, un tad kādu vienu dienu ņem un pārstum mēbeles. Kāpēc? Nenomaina mēbeles tā, kā saliek cits pārstumji. Vajag savādāk. Liekas, ka ir savādāka dzīve, kaut kas ir pamainījies, un patiesībā mums jau daudz nevajag, lai novērtētu to, kas mums ir šodien. Ir taisnība, jeb nav tā. Ziniet, kamēr mūsu blakus ir cilvēki, mīļi, labi, bērni, vīrs, sieva, vecāki, viņi tur ir. Katru dienu viņi ir un nedod Dievs vēl kaut ko pasaka vai paskatās, bet drusciņ kaut kas aizskar slimība, nāves draudi. Un mēs reiz atceramies, vai dieniņ, cik laba mums tā dzīve kopā ar tiem mīļajiem. Mēs kaut kā bēdās, grūtībās tikai novērtējam blakus to cilvēku. Un Dievvārds mūs visnotaļ aicina novērtēt Kristus nopelnu. Nevis tikai tad, kad ir jāsauc kungs glāb mani no šīs bedres slimības vai nāves, bet dzīvē novērtēt Kristus nopelnu. Tad, kad esam pēduši, veseli, apģērbušies, kad apkārt mums ir ģimene un mīļie cilvēki, jau tad novērtēt Kristu, ko tu esi darījis. Un tāpēc Bībele mums rāda, kā Dieva vārdā patriārhi. Kas tad ir šie patriārhi? Iesākot ar Abrahāmu. Varbūt vēl ātrāk. Varētu iesākt ar Noasu. Viņš pirmais kvēpināja kalnā pateicību Dievam, ņēma šķīstus dzīvniekus un upurēja, un kad Dievs soda šo patīkamo smaržu, tad ko Dievs sacīja? Tā ir kalpošana, mīļie, tas ir dievkalpojums. Un tad, kad Dievs soda patīkamo smaržu, tā ir tava pateicība. Tā ir tava attieksme pret Dievu dzīvē. Un kad Dievs soda šo patīkamo smaržu no tavas dzīves, ko viņš sacīja? Es vairs neiznīcināšu cilvēci viņa grēka, viņa ļaunās dabas dēļ. Mums varbūt dzīvē ir kļūdas. Mums varbūt dzīvē neizdodas lietas. Varbūt mēs neesam tik labi. Bet tad, kad mēs pateicamies Dievam, Dievs saka, es piedodu. Es apklāju. Es nepieminu to, jo tas ir cilvēks. Dievs saka, es zinu, kāds cilvēks. Viņa sirdsprāts nesās uz ļaunu no mazām dienām. Tas ir cilvēks. Un paskatieties, labi, uztaisīšu provokāciju. Ziniet, kas ir? Kurš pēdējā laikā ir dzirdējis baumas vai aprunāšanu? Dzirdējis, nav runājis. Mēs svētie, mēs nerunājam, mēs dzirdējām. Ir kāds, kas dzirdējis? Paceļiet rokas. Draudzīgi, ļoti superīgi. Un tagad otrs jautājums. Vai patika dzirdēt? Ai, kā patika. Bet patiesībā tas arī ir grēks. Un ziniet, mīļie, es gribu nedaudz pateikt vienu lietu. Tas ir grēks, un galvenais tajā nav tas, ka tas ir grēks vai nav. Bet mēs zinām, ka tas ir grēks.
Lūk, kur ir problēma. Mēs zinām, ka uzklausīt baumas, runāt un klausīties par otru brāli vai māsu ļaunu ir grēks. Bet viņš mums ir tik salds. Ko tu teici? Ko viņš izdarīja? Ak, šitais cilvēks. Un mēs ņemam dalību tajā. Un tāpēc Dievs zina, kāda mēs esam. Bet ko mēs varam darīt? Dievs pateicība, ka tu esi glābējs. Ka tu nācis iztaisnot manu dabu, manu neuzvaru. Ka tu manu viltību atklāji un es viņu varu nožēlot. Svētais Gars tāpēc ir draudzē. Un viņš atklāja mūsu sirdis. Šajā pašā brīdī. Šajā pašā brīdī. Kad mēs atvērsim savu muti, lai teiktu Dievam, paldies par Golgātu. Lai teikt Dievam paldies par 2 rokām un 2 kājām. Man šodien viens pirks sāp, drusciņu uzpampis. Ziniet, neomulīgi. Visu laiku nesāpēju, un es teicu, super. Šodien sāp, un es domāju, jā, paldies. Bija labāk, kad nesāpēju. Ojārā mugura sāpēja. Es pa viņu smējos 1 nedēļu, tā piesmēju. Viņš nevarēja pasmieties. Ne jau ļauni, tā ar humoru. Pirms tam viņš noteikti zina, ka bija labāk, kad nesāpēja. Un tas ir tas, ko mēs, kungs, paldies par to, ko tu mums dod. Paldies, Dievs, ka tu esi mums vienmēr līdzās blakus un vienkārši ejot pa dzīvi, mēs sakam, kungs, palīdzi. Vai viņš palīdz, ka mēs tā pasakam? Vai viņš ir kādam palīdzējis, ka tu esi vienkārši sacījis, kungs, palīdzi? Ir palīdzējis te? Man ir daudz reizi. Daudz reizi. Un izmainās apstākļi. Es pat neesmu pateicis, ko es gribu no viņa, bet viņš ir redzējis manu ceļu, manu darbu, manu vajadzību tajā brīdī. Un es vairāk nevarēju pateikt, kā tikai, kungs, palīdzi. Un ir nākusi palīdzība. Ir nākusi palīdzība. Lūk, par ko mums ir pateicība, ka tu esi Dievs, kas pazīsti mani. Ka tu esi Dievs, kas pazīsti mani labāk nekā mana sieva, mans vīrs, mani bērni, vecāki. Tu pazīsti mani labāk. Un Dievs, kad es saku palīdzi vai dod man kaut ko, viņš dos tev un man pēc pazīšanas, jo viņš pazīst tevi. Viņš zina, ko tev patiešām vajag. Salamans saka savā vārdā, ka cilvēks patiesībā nezina, ko viņam īsti vajag. Ka cilvēks patiesībā nezina, kas viņam īsti var būt labs. Viņš to nezina. Bet tad, kad mēs sakam, Dievs, tu zini manas vajadzības. Tu zini manas sāpes, manas ilgas, manu bēdu avotu vai prieku avotu. Tu zini, Dievs. Mēs nāksim pie Dieva šodien. Nāksim ar to sirdi un izteiksim Dievam. Neskaties uz cilvēku. Neskaties apkārt uz cilvēku. Ir cilvēki labi, tev apkārt ir labi cilvēki, es tiešām zinu, un viņi visi ir labi. Bet ziniet, cilvēka labumam ir piemaisījums. Cilvēka labumam ir piemaisījums, un vislabākajam cilvēkam var būt maza žuldas deva, maza viltības deva, maza aktiera deva. Vislabākajam cilvēkam nāc pie Dieva. Tas ir tīrs. Tīrs. Bez piemaisījuma. Mēs pateiksimies viņam. Debes Tēvs, Jēzus vārdā es pateicos. Es pateicos, mūžīgais Dievs, ka tu esi kungs, kas valdi mūžīgs, varenais Dievs, kas svētī. Tu esi brīnišķīgs glābējs, kam pieder varas, spēks un gods. Jēzus Kristus vārdā. Es tev pateicos šodien, dargais glābēji, ka mums ir brīnišķīga iespēja šodien būt tavā namā, kungs. Ka mums ir brīnišķīga iespēja, dargais glābēji, atvērt, kungs, savu muti, dargais Dievs, lai svētītu savu brāli un māsu, kas ir blakus. Lai svētītu savu ģimeni, Dievs, lai svētītu savus bērnus, dargais Dievs, jo tu esi devis gudrību to darīt. Tu esi devis, kungs, atziņu mums, dargais glābēji. Mans Dievs, nelietotu vārdus nelietīgi, Dievs, bet runāt vārdus, kas ir spēcīgi tavā priekšā, kas izmaina pasauli, Dievs, kas izmaina cilvēkus, kungs,
kas izmaina gājumu, dārgais Dievs. Un mēs šodien svētījam, Dievs. Mēs šodien svētījam, kungs, šo vietu, kungs, mūsu brāļus un māsas, Dievs. Dārgais glābēji, lai viņi ir stipri, kungs, savā garā, Dievs. Lai viņi šodien var saņemt, kungs, dārgais Dievs, no tevis tīru barību, kungs, un saņemt spēku, dārgais Dievs, dzīvot dzīvi ar tevi, Dievs. Meklēt to, kas tev ir patīkams, to, kas tev ir labs, Dievs, kas ir tīkams, kas ir derīgs mūžīgais Dievs. Uz to tu mūs esi aicinājis, kungs. Un tik daudz, Dievs, un tik daudz mūžīgais. Mums ir vajadzīgs gudrības, padoma, kungs, Dievs, Jēzu. Katru dienu, Jēzu Kristu, no jauna un atkal no jauna, kungs, Dievs. Mums ir vajadzīga dzīvā maize, mans Dievs, un mēs šodien esam nākuši tavā namā, kungs. Dargais glābēji, tā ir draudze, kungs, Dievs. Tas ir tavs īpašums, Dievs. Īpaši izredzēts, kungs, īpašam uzdevumam, īpašam darbam, dargais Dievs, lai mūsu vidū būtu redzama debesu valstība, Dievs. Lai mūsu vidū, dargais glābēji, Jēzu Kristu, būtu redzams tavs vārds, kungs, Dievs, īstenojoties dzīvē, kungs, Dievs. Un es lūdzu, svētais gars, pieskaries, kungs, pieskaries šai sapulcei, nonāc, kungs, ar savu godību, varenais Dievs, es šodien lūdzu par brāļiem un māsām, kas šodien ir aizskavēti mājās, Dievs, tu pazīsti viņu sirdis, tu zini viņu dzīves, tu zini viņu nespēku, neuzvaras, uzvaras un domas, kungs. Tev tas nav apslēpts. Un mēs šodien nākam pie tava troņa, Jēzu. Mēs iestājamies, kungs, par tiem, kas šodien ir noguruši, glābēji. Par tiem, kas šodien ir nespēkā, kungs. Kas šodien ir pārņemti no slimības, Dievs, no izmisuma, no neziņas, kungs. Mēs šodien iestājamies Jēzus vārdā. Es zinu, mūžīgais Dievs, ka tu esi nācis palīdzēt, Dievs. Tu esi nācis palīdzēt, kungs, dārgais Dievs. Un mēs šodien, kungs, atveram savas sirdis, Dievs. Man ir vajadzīga tava palīdzība, kungs. Mēs atveram savas sirdis, Dievs. Man ir vajadzīga skaidrība tavā priekšā, mūžīgais. Lai mana sirds var uzgavilēt, kungs. Uzgavilēt par to darbu, ko tu esi izdarījis. Uzgavilēt par to nopelnu, kungs. Uzgavilēt, kungs, tava troņa priekšā, Jēzum. O, dzīvais Dievs, kad viss man ir iespējams. Kad viss man ir iespējams, Dievs, tā spēkā, kas mani stipru dara, Dievs. Es nevaru nodzīvot šo dzīvi, kungs. Es nevaru nostaigāt šo ceļu, Dievs. Tev patīkamu, kungs, savā spēkā. Es nevaru, Dievs. Bet kā ķēniņš Davids saka, kungs, ar to kungu es varu lēkt pāri mūriem. Ar to kungu, Dievs, es varu nostaigāt, kungs, mans Dievs, šo dzīvi, Dievs. Aizsniegt augstākos mērķus, Dievs. Dargais glābē, es tev pateicos. To tu esi izdarījis Golgātā. Tu nedomāji par sevīm. Tu nedomāji par savu dzīvi. Tu nedomāji, kungs, kā tu izskatīsies, Dievs, Golgātā, karājoties pie krusta, Dievs. Tu to nedomāji, kungs. Jau 2000 gadu atpakaļ, kungs, Jēzu. Tu domāji par manīm, kungs. Tu domāji par manu dzīvi, Dievs. Tu domāji par manu uzvaru, Dievs, par manu zaudi, Dievs. Tu domāji par manīm, kungs. Un toreiz tu samaksāji, kungs, šo cenu. Un es pateicos tev, Jēzu. Es pateicos, Jēzu, ka šodien svētais gars ir devis gudrību un atklāsmes garu, Dievs. Mums pieņemt šo upuru, šo nopelnu, šo dāvanu, kungs. Dargais glābēji, un es lūdzu, kungs, izlej pateicību un slavu pār draudzi, Dievs. Lai izlejās lūkšanas gars, dargais Dievs, Jēzu. Lai mūsu sirdis, kungs, pildās ar slavu, ar pateicību, ar pielūgsmi, Jēzu. Dargais glābēji, lai gaviles atskan, kungs. Lai gaviles atskan, Dievs, par tavu uzvaru, Dievs. Tu esi ķēniņš, un tev pieder vara, Dievs. Šis ir tavs laiks, Jēzu. Šis ir tavs laiks, Jēzu Kristu. Un mēs šodien, kungs, lūdzam, dargais Dievs. Mēs lūdzam par tiem, kas šodien ir ciešanās, Dievs. Par tiem, kas šodien tavu vārdu dēļ, kungs,
Dargais Dievs, ir vajāšanās, cietumos, nāves briesmās, ka šajā brīdī atdod savu dzīvību, Dargais Dievs, Tava vārda dēļ, kungs. Mēs šodien lūdzam Jēzus Kristus vārdā, Dievs, par kariem, Dievs, mūsu kaimiņu tautā, Dargais Dievs, Ukrainā, kungs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, Dievs, par tiem kristiešiem, kungs, kas šodien stāv uz Tavu vārda pamatu par tautu, par bēdām, par izmisumu, Dievs, par augstumu, par badu, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, kungs, lai Tava gudrība nāk pāri par šo tautu, Dievs. Dargais glābēj, mēs lūdzam, mēs iestājamies, mēs svētījam Jēzu Kristu. Dargais Dievs, jo tikai mierā, kungs, jo tikai mierā, dargais glābēj, ir risinājums, kungs. Dargais glābēj, paies karš un kara draudi, Dievs, un nevienam nebūs taisnība, kungs, jo tikai Tev ir taisnība, Dievs. Jo tikai Tev ir taisnība, mūžīgais Dievs. Tu esi samaksājis, kungs, par visiem varmākām, Dievs, par visiem apspiestajiem, Dievs, par visiem, kungs, nelaikā nomocītajiem, nogalinātiem. Tu esi samaksājis, Dievs. Un es pateicos, kungs, par to gudrību, kas nāk no augšienes, Dievs, ka tā ir šķīsta, Dievs. Dargais glābēj, es pateicos, kungs, mans Dievs, es pateicos Jēzus vārdā, es Tev pateicos, Dievs. Mēs šodien lūdzam par Izraēlu, Dievs, par Tavu tautu, Dievs, par to zemi, kungs, Dievs, kur notiks, kungs, pēdējās cīņas, Dievs, kur notiks pēdējā notikumi, Dievs, kas ir aprakstīti Tavā vārdā. Mēs šodien iestājamies kā draudze, kungs. Mēs iestājamies kā draudze, kungs, Jēzus Kristus vārdā, ka mēs esam, kungs, Tava vārda kalpi, Dievs. Un mēs ticam Tavam vārdam, kungs. Mēs ticam, dargais Dievs, Taviem apsolījumiem, Dievs. Mēs ticam, dargais glābēj Jēzu. Un es zinu, kungs, kad līdz šai dienai viss ir piepildījies. Viss ir piepildījies, ko Tu esi sacījis, Dievs. Ar to, ko mēs 10 gadu atpakaļ nesapratām. Vēl te patās mūsu paudze, Dievs, par ko mēs brīnījamies, kā tas būtu iespējams. Šodien tas piepildās, Dievs. Šodien tas ir tik skaidrs, saprotams un redzams. Un es pateicos, Jēzu. Es pateicos, Svētais Gars. Es pateicos, kungs, ka Tu esi tas pats mūžīgais. Tas pats varenais Dievs. Mēs lūdzam par savu tautu. Mēs lūdzam par pilsētu, kur Tu esi nolicis mums kalpot. Par šo vietu, dargais glābēji. Kungs, lai uguns iziet no šīs vietas, Dievs. Lai dargais glābēji, šeit tiek uzcelts altāris Tavam vārdam, kungs. Itin kā rakstīts, Dievs. Ne tā, kā mums patiktu vai gribētos, bet itin kā rakstīts, dargais Dievs, un upuris uz altāra, Dievs, pareizs, labākais, kungs, Dievs, labākais, dargais glābēj, ne klips, ne kroplis, Dievs, un Tava uguns var krist, dargais glābēj, Tava uguns, svētā gara uguns, Jēzu. Es pateicos, dargais Dievs, es pateicos par šo brīnišķīgo apsolījumu Jēzus vārdā. Šeit ir tik daudz cilvēku, kungs, kam Tu patiesi esi vajadzīgs, Jēzu. Tik daudz cilvēku, kas nepazīst Tevi, kā draugu, kā kungu, kā palīgu un aizstāvi. Tik daudz cilvēku Jēzus vārdā. Mēs iestājamies, mēs saucam, kungs. Svētais Gars uzrunā. Svētais Gars izsūti vīrus un sievas, kungs. Dargais Dievs, Tavā pļaujamā. Izsūti, dargais Dievs, Jēzu. Dargais glābēj, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi devis mums brīnišķīgu varu, Dievs. Brīnišķīgu iespēju Tevi pielūgt. Brīnišķīgu iespēju meklēt Tavu tuvumu, Jēzus vārdā. Mēs šodien svētījam šo laiku, šo pielūgsmes laiku. Mēs svētījam Jēzus vārdā, dargais Dievs, dargais glābēji, ka mēs, kungs, Tevi varam pielūgt. Ne tikai ar dziesmas vārdiem, Dievs, bet no sirds, kungs, Dievs, no visa savu prāta, no visa savu spēku Tevi pielūgt, Dievs.
Dārgais Dievs, celt savā prātā un savā sirdī, kungs, piemiņas vietas, Dievs, kur tu esi svētījis, kur tu esi palīdzējis, Jēzu, lai mūsu pateicība, kungs, lai tā kā pie tava troņa, Dievs, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Pacel mani pāri ēnām, augstu pāri mākoņiem, bezgalīgā gaismas valstī viņpus zvaigžņu klājumiem. No šīs nespēcīgās lejas ved spēkā avotiem. Pacel mani pāri ēnām, lai es stāvu tur, kur tu. Pacel mani pāri ēnām, dod man stāvīgi. Krašņā godības kalnā kāpā, un tur palikt mūžīgi. Pacel mani pāri ēnām, dzīves jūrā nikni krāts, tavā tuvumā mans glābē, būšu droši pasargāts. Atpestīto paradīzē ļaun, man vairs nepazīst. Pacel mani pāri ēnām, tuvumājos debesīs. Pacel mani pāri ēnām, dod man stāvēt priecīgi. Krašņā godības kalnā galā, un tur palikt mūžīgi. Pacel mani pāri ēnām, tur, kur skumju nepazīst, nebeidzamas laimes zemē, bēdu mākoņi, kur plīst. Kad man nāves brīdis pienāks, gars no miesas raisīsies. Pacel mani pāri ēnām, tavos māļos mans Dievs. Pacel mani pāri ēnām, dod man stāvēt priecīgi. Krašņā godības kalnā galā, un tur palikt mūžīgi. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi pie mums atkal šī dienā, ka mēs varam, kungs, likt visu savas cerības uz Tevi, kungs, ka mēs tapsim piepildīti, kungs, ar Tavu spēku, ar mīlestību, kungs, ar vienprātību šajā pulkā, kungs. Kungs, ar Tavu mīlestību, Dievs, stiprini mūs visā patiesībā šai dienā, kungs, dod mums dzirdēt un glabāt savās sirdīs Tavu vārdu, kungs. Tavs vārds ir spēka pilns, Tavs vārds ir dzīvības vārds, kungs. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, mēs pateicamies par Tavu klātnību, kungs, un par to, ka Tu mūs gribi svētīt, ka Tu mūs uzturi Tava vārda patiesībā un stiprini, kungs, pie dvēseles, gara un miesas. Mēs pateicamies, kungs, ka Tu esi nomodā vienmēr par tiem, kas Tevi meklē, kas Tevi mīlē, kungs, kas Tevi bīstās, kungs. Paldies, kungs, ka Tu mūs tā mīli, ka Tu esi devis savu Jēzu, savu vienīgo dēlu, kungs, par glābēju, ka Viņš ir maksājis par mūsu dzīvībām, kungs, lai mums būtu dzīvība, Viņš ir gājis nāvē, kungs, svētī, kungs, šodien mūsu savu vārdu, svētī, kungs, visu, ko daram, lai viss ir par godu un slavu Tev, mans kungs, un par stiprinājumu katrai dvēselei, kungs, šajā telpā, brīnišķīgais Dievs.
mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Tavs tronis Dievs. Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs. Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Lai atnāk Tava valstība. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Lai atnāk Tava valstība. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Svētais, paldies, mūžīgais Dievs. Paldies, Dievs, par Tavu žēlastību, par Tavu mīlestību, par Tavu nopelnu, Dievs. Ka Tēvs, mēs šodien varam nākt Tavā namā, Dievs, ka mēs varam pielūgt Tevi, Dievu, visu valdītāju, kurš valda mūžīgais Dievs un kur Tavu valdību, Dievs, ir uz laikiem, Dievs, tā nepārtrūks, tā nebeidzās mūžīgais. Tu valdi, mans Dievs, vai mums patīk vai nepatīk, Dievs, vai mēs tam ticam vai neticam, Dievs, Tu sēdi tronī, Dievs, un visas rokas, Dievs, visas lietas, visas varas, visas kundzības, Dievs, tās visas, mans kungs, ir pie Tavām kājām, mūžīgais Dievs, un ja Tu liec kādai, ko darīt, tad tā dara, mans kungs, Jēzus, un ja Tu liec kādai, ko nedarīt, tad tā nedara, Dievs. Tu esi kungs, Tu esi ķēniņš, mans kungs, Jēzus, Tev pateicos, un es lūdzu, mans Dievs, es zinu, Dievs, kad visu laiku, Dievs, visu notikumu, Dievs, lietas, kas bijušas un nākamās, Dievs, tās viss ir Tavā priekšā, mūžīgais Dievs, tās viss ir Tavā priekšā, Dievs, un kam Tu gribi, tam Tu atklāji, Dievs, un es lūdzu, Jēzus Kristu, lai Tu, Dievs, atklāji savu spēku un savu vaigu mūsu zemē, Dievs,
ka Tēvs mūsu tauta, ka draudz Jēzu Latvijā, mans kungs, ir nespēcīgs, mans kungs Jēzu, ka tās trūkst, mans kungs, tos spēks, tie brīnum darbi, mans kungs Jēzu, Tavs tūms, mūžīgais Dievs, es lūdzu, lai Tu piepildi, Dievs, lai Tu man piepildi ar savu svēto garu, Dievs, no kāju pirksgaliem, Dievs, līdz matiem, mans kungs, pildi, mans kungs Jēzu, ar pārplūstošu mēru, mūžīgais Dievs, lai mēs varam iet un darīt tos darbus, Dievs, kurš Tu mums esi uzticējis, Dievs, kurš Tu gribi, Dievs, lai mēs daram, mūžīgais Dievs. Halleluja, Jēzu, halleluja, svētais. Es Tev pateicos, es slavēju, Dievs, es slavēju Tavu vārdu, Dievs. Tavs vārds ir pār visiem vārdiem, Dievs. Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un pateicību, mans kungs Jēzu. Slavu, 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 Tev mūžīgais Jēzu. Halleluja, halleluja, Jēzu. Halleluja, Jēzu. Tavās rokās atkal atdodos, un viss, kas esmu, priekš Tevis, kungs. Tu turi mani savu roku plaukstās, un es esmu Tavs uz mūžiem. Jēzu, es ticu Tev, Jēzu, es Tev piederu, Tev vienam dzīvoju, Tev vienam dziedu es no visas sirds. Ar Tevi staigāšu, kur iesi Tu, priekos bēdās, uzticēšos Tev, un es dzīvošu visos Tavos ceļos, Tavi solījumi uz mūžiem. Jēzu, es ticu Tev, Jēzu, es Tev piederu, Tev vienam dzīvoju, Tev vienam dziedu es. Jēzu, es ticu Tev, Jēzu, es Tev piederu, Tev vienam dzīvoju, Tev vienam dziedu es no visas sirds. Slavēšu es, Tevi slavēšu, slavēšu es, Tevi slavēšu, slavēšu es, Tevi slavēšu, slavēšu es, Tevi slavēšu. Jēzu, es ticu Tev, Jēzu, es
Jēzu, es tev piederu, tev vienam dzīvoju, tev vienam dziedu es no visas sirds. Svētais Dievs, visvarenais Dievs, Aleluja, kungs, aleluja, kungs, aleluja, kungs, par šo dzīvības dienu, ko tu mums katram dodi. Aleluja, par šo dzīvības dienu, ko tu man personīgi esi devis. Es tev pateicos, kungs, par brīvām debesīm, par miera debesīm mūsu zemē, mūsu valstī, par brīviem atvērtiem dienamiem, kur mēs varam tev pienest godu un slavu. Lai svētīts tavs vārds mūsu zemē, lai svētīts tavs vārds visā pasaulē no viena gala līdz otram, lai tavs vārds tik pagodināts un paaugstināts tavu bērnu dzīvēs un sirdī, un lai tavs vārds tik paaugstināts visā pasaulē. Tu svētais kungs, mēs tev pateicamies, kungs, par miera debesīm. Paldies, paldies, paldies. Mēs tev pateicamies, kungs, mēs tev pateicamies par klātu galdu, par dienišķo maizīti. Mēs tev pateicamies, kungs, par pajumti. Kungs, palīdz mums dzīvot pilūksmē un pateicībā tev. Kungs, mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies par brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Par tavu svēto garu mēs tev pateicamies, valdnieku. Mēs tev pateicamies par tavu krusta nāvi, kungs, Dievs valdnieku. Ka tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Ka tavā krusta nāvē, kungs, tavās ciešanās mums ir dzīvība. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs esam tavu valstības mantinieki. Tev par visu gods un aleluja. Amen. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlies, esi tu. Tad lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņam. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņam. Esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani tertu, debes bruņas dāvājot. Negribu es aiziet projām, mūžam mājas neredzot. Ar spēku mani tertu, debes bruņas dāvājot. Negribu es aiziet projām, mūžam mājas neredzot. Gods augstībā debesu ķēniņam. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņam. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņam.
esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Tik tiešām, Dievs, Tev gods un pateicība no mūsu sirdīm, ko nāk debes Tēvs. Ka Tu esi uzrunājis mūsu ikvienu debes Tēvs šajā dienā, debes Tēvs, un vidi savā namā, debes Tēvs, lai mēs saņemtu šo mūžīgo maizi, debes Tēvs, šo mūžīgo maizi, lai mēs spētu dzīvot un attīstīties, debes Tēvs. Aleluja, debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu godību, debes Tēvs, par Tavu garu, debes Tēvs, svētā garu, ko Tu izlieji šajā brīdī, debes Tēvs, un es lūdzu šajā brīdī atveru ikvienu sirdi šajā brīdī, debes Tēvs, šajā namā, debes Tēvs, un uz mūsu zemes un mūsu valstī Latvijā, debes Tēvs, un aizskart garu, debes Tēvs, ikvienā, debes Tēvs, šajā brīdī, debes Tēvs. Tu māci uzticēties, debes Tēvs, Tavam spēkam, debes Tēvs. Aleluja, svētais gars, mēs pateicamies Tev, ka Tevī ir šī uzvara ikvienā lietā, debes Tēvs, un Tu pieskaries mūsu miesām šajā dienā, debes Tēvs, šajā rītā, debes Tēvs, dziedina debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, debes Tēvs, lai ik viens, kas dzird Tavu vārdu šajā brīdī, debes Tēvs, tiek dziedināts, debes Tēvs, un iegūst Tavu uzvaru, debes Tēvs, Tu uzvaru, ko Tu uznes pie krusta, debes Tēvs, un izlēji asinis, debes Tēvs, izlēji par mūsu grēkiem, debes Tēvs, un mēs pateicamies par šo mūžīgo dzīvību, debes Tēvs, ko Tu dod, debes Tēvs, un dod mums spēku paturēt, debes Tēvs, paturēt šo spēku mūsu rokās šodien, debes Tēvs, paturēt mūsu prātos sirdī, debes Tēvs, lai Tavs gars būtu mūs pār mums, ikvienu, debes Tēvs. Mēs to lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Jā, dārgais glābēji, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, kungs, mēs teicām Tavu brīnišķīgo vārdu, Dievs. Tavu brīnišķīgo nopelnu, kungs. Mēs teicām, dārgais Dievs, Tavu varu, Dievs, pār zemes ceļiem, kungs, pār zemes bērnu dzīvēm, Dievs, ir Tava brīnišķīgā vara, kungs. Dārgais glābēji, arī tad, kad mēs to neapzināmies, kungs, ir Tava vara, dārgais Dievs. Un mēs esam ierakstīti, kungs, Tavās dalnās, Tavā dzīvē un Tavā plānā, Dievs. Dārgais glābēji, visa pasaule, kungs, domā, ka viņi dara, ko grib Dievs, kungs. Bet plāns ir sastādīts, kungs. Vai debesīs, vai ellē, Dievs. Un mēs esam Tavi bērni, Dievs. Mums ir debesu plāns, dārgais Dievs. Mums ir debesu apsolījums, kungs. Un es pateicos Jēzus vārdā par skaidrajām debesīm. Es pateicos Jēzus vārdā par Tevi, Jēzu. Par Tevi, Jēzu. Par Tavu sirdi. Par Tavu mīlestību. Par Tavu upuri, kungs. Dārgais glābēji, tā ir mana dzīvība, kungs. Tas ir mans ceļš, dārgais Dievs. Dārgais Jēzu, paldies Tev. Paldies, kungs, Dievs. Un 1000 kārt Tev pateicība. Tev cienīgais, Tev mūžīgais Dievs. Tev, kungs. Jēzus vārdā. Amen. Mums ir, kā vienmēr, laiks liecībām, un droši vien jau ir tā, ka tā lielā centrālā doma mums ir, jūs jau bijāt ceļojumā, jā, tā ir. Un kad jūs tagad būtu tie liecinieki. Un tāpēc mēs uzliksim vienu tādu slaidu šoviņu par mūsu draudzi, ko mēs bijām aizveduši uz Zviedriju līdz. Vajadzēja pa priekš draudzē parādīt, bet mums tā otrādi iznāk. Mums tā domāšana, iet darbi pa priekš domāšana no muguras. Un pēc tam tie, kas bija Zviedrijā uz sadraudzības draudzi,
mēs taisījāmies braukt un bijām. Nāciet, es nedomāju, varbūt kādi brīnumi notikās, bet padalieties ar saviem iespaidiem, redzēšanu. Un visu pirms jau gribu sacīt. Noteikti vismīļākie sveicieni no draudzes Sadarčopingā. Mūs uzņēma kā eņģeļus. Īpaši sveiciens Agnesei un Pēterim, no mācītāja. Es vārdu neteikšu, ka es nekļūdos, bet no viņa. Pārējiem visiem. Un ziniet, kāpēc pārējiem nav īpaši sveicieni? Jūs tik daudz, tik tuvu viņu nepazīst. Agnes tur ir dzīvojusi un viņiem tur lieli piedzīvojumi kopā bijuši. Visādāk jauki. Un bija labs laiks. Un visu to, ko labāko viņi varēja mums piedāvāt, viņi arī piedāvāja. Es atpūtos un reizē no atpūtas ar noguru gal galā un beigās domāju, mājās ir vislabāk. Un pat tad, kad bija tur, es domāju, kā jums šeit iet, vai viss ir labi, vai viss notiek, vai viss ir, slavu Dievam. Esat dzīvi, vēl šodien esat vēl atnākuši, tad saprotams, ka viss ir labi joprojām. Lai Dievs mums svētī. Mēs skatīsimies šo viņu un pēc tam brāļa liecības. Lūk, tāda filma. Jūs gribētu par seviem redzēt tādu filmu debesīs? Interesanti būtu, kāda filma par mums rādījis debesīs. Ka mēs sēdējām, skatījāmies, ja mēs palīdzējām, darījām. Un tā patiesība arī ir tā īstenībā. Tā arī ir. Kad ir labi tā paskatīties, un es tā domāju, tā ikdienā, ja mēs tā neredzam, kad vajag kaut ko kāds dara, bet ka paskatās atpakaļ, kur esam bijuši, darījuši, esam bijuši kopā, tā arī tā forša mīļa paliek. Es arī tur biju, es arī kaut ko darīju, un tas ir tas svarīgais dzīvē. Kad mēs atpakaļ būvējam, ko es esmu pielicis, ko es esmu darījis, kā man ir iznācis. Un tāpēc lūdzu liecības, brāļi. Slavu Dievam. Tas kungs joprojām ir labs. Un kamēr saule spīd, kamēr ir diena, kamēr ir nakts, tā kunga vārds nezudīs. Tāds ir apsolījums. Tad, kad tu no rīta atmodies, tu zini, ka pār tevīm ir tā kunga vārds. Un viņš mums ir atstājis šo Dieva vārdu. Cik daudz mēs pazīstam cilvēkus, kas klīst bez jēgas, bez mērķa, kur ir pazaudējuši. Labi, ņemsim, vai mums ir daudz psihologu, ārsti psihologi. Iet pie viņiem, maksā naudiņu. Stāv rindā, lai psihologs pateiktu cilvēkam, ko un kā viņam darīt. Jūs domājat, viņš var pateikt? Jūs domājat, ka viņš zina ceļu? Man nav nekā pret psihologiem, lai viņi pelna savu maizīti mierīgi silpodam. Viņiem būs ilgi vēl darbs, kamēr cilvēki nemeklēs Dievu. Jo tikai viens vienīgs Dievs ir, kas pazīst cilvēku, ne tikai anatomiski, pazīst viņa garu individuāli, jo nav divi vienādi cilvēki. Un ziniet, ko vēl Dievs pazīst? Viņš zina tavu ceļu līdz tavai pēdējai sekundei. Vai tad ir viegli dot padomu? Ja es zinu, izejot, braucu uz talsiem, un es zinu, kāds talsos ir laiks, vai es varu attiecīgi apģērbties? Mierīgi. Kādreiz bija tāds slavens teiciens.
kad jāstāv ceļgalā un jāskatās, kādi tanki brauc, lai zina, kādu karogu uzvilkt. Tas arī no tās sadaļas. Bet es šodien gribu ar jums dalīties par Dievu vārdu. Tad, kad mēs braucām uz Zviedriju, draudzē liekas savādāk. Draudzē var mācīt, draudzē var sludināt, bet tad, kad tu brauc kaut kur, tad tu prasi, kungs, kas ir tā vēsts? Un tad, kad es tur sludināju Dievu vārdu, es noteikti zināju, ka tas ir arī mūsu draudzē. Es noteikti zināju, ka tas ir arī mūsu draudzē. Un es nevaru pasludināt vienu un to pašu vārdu vienādi, viennozīmīgi. Bet to pašu Bībeles vārdu, ko es tik sludināju Zviedrijā, es gribu dalīties šeit, mājās, jo tas vārds ir par mums. Tas vārds ir par attiecībām, un mēs atvērsim Pētera 1. vēstuli un 2. nodaļu. Un mēs parunāsim nedaudz par šo rakstu vietu, ko Pēters šeit runā. Un šeit ir vairāk runa par mūsu nevis Dieva dabu, un ka Dievs ir mīlestība un sēž uz mākonīti ar zelta malu, bet runa ir par rīcību, kas mums ir jādara. Kas mums ir jādara? Nevis to, ko Dievs dara. Viņš Golgātā samaksāja, viņš nomira. Viņš viss ir izdarījis, viņš viss ir samaksājis. Mums jāaiziet tātad, ko mums ir jādara. Un tāpēc es gribu, ka mēs atveram Bībeles. Es jau vienreiz teicu šeit. Es brāļus Zviedriju ar tādā veidā paskubināju. Kam ir Bībeles? Paceļiet Bībeles augšā. Viss pacēla. Jā. Ļoti, gandrīz ļoti labi. Tie, kam Bībeles nav, apsēžoties blakus ticīgajiem. Tas ir pamudinoši. Bet tas ir pamudinoši. Jā, es zinu, ka jums visiem mājās ir Bībeles, vai ne? Katrā kioskā var nopirkt. Kādreiz ļoti mums draudzē ļoti atgādināja to, ka Dieva vārds, tas ir mums ierocis līdz visur. Vēl jau vairāk, kad mēs ejam uz draudzi. Un tāpēc lasīsim Pētera 1. vēstuli 2. nodaļu. Tad atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā ar visas melnesības. Kārojot kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem dārgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzes, lieku Cionā izredzētu dārgu stūru akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko namcēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni. Un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī nolēmti. Bet jūs esat izredzēta ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis. No tumsas savā brīnišķīgajā gaismā, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Lūk, kāds Dieva vārds. Bet es gribu iesākt ar pašu sākumu. Tās beigas tās ir brīnišķīgas, par to mēs arī parunāsim. Uz to brīnišķīgo, ja mēs esam gatavi šodien un tūlītās. Tātad atmetuši visu ļaunprātību. 1. pantiņš 2. nodaļā. Ko tad nozīmē atmetuši? Ko mēs saprotam? Atmetuši visu ļaunprātību.
dievvārda saknes nav latviešu tautas folkloras īpašums. Dievvārds ir nācis no senēbreju, aramiešu, un galu galā, kad Grieķija kultūras ziņā arī iespaidoja antīko pasauli, tātad no Grieķijas, no grieķu teksta. Un tulkojumā atmest vārds, viens vārds atmest, nozīmē novilkt netīrās drēbes. Novilkt netīrās drēbes. Kurš ir redzējis kādu ļoti netīrās drēbēs cilvēku? Esat redzējuši? Ir gadījies. Un ir tādi cilvēki, kuri ilgi tādās staigā, vai ne? Ir cilvēki, kuriem ir darba drēbes, kur iet uz kūti, pieņemsim, kas ir zemnieki. Un tagad jau ir modernāk, kūtī novelka netīrās drēbes, lai smaka nebūtu mājās, vai ne? Tas ir normāli, mums ir saprotami. Vīri, kas remontē mašīnas, neiet gultā, neiekrīt baltos palagos, es te 5 minūtes pagulēšu un atkal iešu remontēt. Novelka netīrās drēbes. Tas ir tik saprotami. Un apostolis Pēteris lieto šo vārdu. Vēl gribu pasacīt, tad, kad ir netīras drēbes, tā ļoti, ļoti saprotami. Un mums mājās, pieņemsim, sieva, līgava, varbūt bērns arī, kurš jau kaut ko saprot. Vai mēs varam teikt, nāc čurpā, mīļā, es tev te apkāmušu ar eļļainu, noķepušu vai vēl kaut kādā veidā drēbēm? Tā būs tā omulīga, būs tā sadraudzība. Būs, jeb nebūs? Nebūs. Ko es gribu sacīt? Tā tad ir viens princips. Netīras drēbes neļauj brāļiem būt sadraudzībā. Tas ir princips, par ko Pēters runā. Netīras drēbes neļauj mums aiziet uz veikalu un iepirkties. Neļauj mums somulīgi justies mājās, apsēsties tīrā krēslā vai uz mēbelēm skaistām jaunām. Neļauj netīras drēbes. Tad tas nozīmē, ka netīras drēbes, ja mēs viņas nenovelkam tālāk, mēs runāsim, kas ir netīras drēbes. Tad mums nav sadraudzības. Un ja mums nav sadraudzības, mums nav nekāda daļa ar Kristu. Mēs esam tikai vārda zinātāji. Neesam vārda pildītāji. Un tālāk, kad mēs atmetuši visu ļaunprātību, un visu viltu, liekulību un skaudību, kā ar visu melnesības kārojot, kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgi tīra piena, ar ko jūs augat un to pat izglābti. Tātad atmetuši visu ļaunprātību. Kas ir ļaunprātība? Tātad viss kopā šīs lietas, ko es nosaucu, ir tās netīrās drēbes, ko mēs novelkam nost. Viss kopā, ja? Un tagad parunāsim par katru atsevišķi. Ļaunprātība patiesībā ir tad, kad mēs plānojam kaut kādā nepareizā veidā izdarīt kādu lietu. Tad, kad mēs kārojam kaut kādā veidā panākt, mēs esam kristieši joprojām. Mēs esam kristieši. Un mēs plānojam kaut kādā viltīgā ceļā, ļaunprātīgā ceļā, izmantojot sevis doto vāru vai stāvokli, ļaunprātīgi, ar ļaunu prātu, attiecībā uz saviem tuvākajiem, izdarīt kādu lietu. Mēs esam kādreiz domājuši tā. Mums kāds cilvēks nepatīk,
Mums kāds brālis nepatīk. Un mēs sākam darīt kādas lietas, lai viņam iegrieztu. Ja mūsu prāts ir ļauni noskaņots uz vienu vai otru cilvēku. Es esmu to piedzīvojis. Es esmu piedzīvojis to draudzē. Ne no daudziem, bet ir no cilvēkiem es esmu piedzīvojis. Viņu ļaunprātības. Šīm ļaunprātībām ir sekas. Šīm ļaunprātībām ir sekas. Un, ziniet, pasaulē to saka tā. Būvēt savu namu uz cita nama drupām. To varētu saukt par ļaunprātību. Jeruzaleme ir uzbūvēta, vismaz tā runājot, kad tehnoloģiskais slānis apakšā varētu būt kā 20 metri. Apmēram 20 metri varētu būt Jeruzalemē gruveši. Un to sauc par svēto pilsētu, kur ir uz drupām uzbūvēti tempļi, tempļi nojaukti, nākošie ir uzbūvēti. Jo man ir šī te patiesība. Man lūk ir, ziniet, tā ir tā mūsu patiesība, tā mūsu skrandainā patiesība. Bībele saka tā, ka mūsu patiesība ir kā skrandainas drēbes. Līdzīgi ir netīrām drēbēm. Ir līdzīgi netīrām drēbēm. Viņi ir jānovelk nost. Lai man nav ļauns prāts pret savu brāli, jo automātiski man nav nekāda daļa pie Dieva. Tālāk mēs parunāsim par viltu. Kas ir viltus? Viltus ir kādas mahinācijas, ko mēs tādā aplinkus ceļā mēģinām, šeit es parunāju vienu valodu, šeit es parunāju otru valodu, un tur es parunāju trešo valodu, un mēģinu kaut kādā veidā šajās valodās pacelt sevi vēlamā gaismā. Es mahinēju ar cilvēkiem patiesībā, ar viņu lētticību. Es izdaru lietas uz viņu uzticēšanos, protams, vēl tajā brīdī. Es izdaru lietas, lai panāktu kaut ko, ko es esmu nodomājis. Tas nav darbs tajā virzienā, ko Kristus sacīja, kad mūsu darbība tiek veltīta virzīt uz Kristu. Tas nav tas. Tātad mahinācijas, šī te viltība, Pēteris runā, nometiet šo viltību. Nenāciet draudzē ar kādu viltīgu. Ananija Safīra, jums patīk šis stāsts? Kā viņi nāca? Kāda bija viņa mahinācija? Tajā laikā bija draudze. Es ticu, ka tas bija pravietisks vārds, ko viņi saņēma. Visi pārdeva īpašumus un nesa uz draudzi. Un viņi visi tur kopā ēda, lūdza, slavēja Dievu, viņi tur patiesībā uzturējās. Un tur saplūda visa nauda. Un ja kādam kaut kas trūka, ņēma no šīs naudas un dalītam, nabagam deva paēst ēdienu. Palīdzība nabagam Izrēlā nozīmēja, ka viņam iedeva pārtiku 7 dienām. 7 dienām. Tā nozīmēja, ka tas cilvēks var iztikt 7 dienas. Tātad tādā veidā, ko izdarīja Ananija un Safīra? Ko viņi izdarīja? Atnāca uz draudzi un sacīja, ka viņi pārdevuši ir īpašumu, un viņi arī savu ieguldījumu, mēs no kopējā katla, mēs tādi paši, bet pusi viņi bija noslēpuši. Viņi meloja Dievam. Mahinācijas kaut kādā veidā parādīt sevi ne tajā gaismā, kas patiesībā tu esi. Dieva draudzē. Es nerunāju par pasauli. Pasaulē varbūt tā ir norma, un tur viss ir kārtībā, un jo tu vairāk uztājas mahinācijas, varbūt tās tu esi ātrāk pacelies par biznesu vai kādām citām kāpnēm. Mēs runājam par draudzi, par skaidru, tīru vietu, kur nav vietas. Kāpēc draudze pretendē uz uzticēšanos? Kāpēc? Tāpēc, ka šādām lietām tur nav jābūt. Ar manis teikto vārdu vai manis uzticēto noslēpumu brālim, ko es esmu sacījis, tu nedrīksti manipulēt. Tu nedrīkst viņu vērst pret maniem, tā ir mahinācija.
mums ir līdzi atbildība. Tam, ko Kristus mums dod, mums līdzi nāk atbildība. Tāpēc draudze pretendē uz uzticēšanos. Tāpēc draudze pretendē uz tik maz vārdiem, kad jā, lai ir jā un nē, lai ir nē. Es nepaņemšu tavu grēku vai tavu nastu vai tavu smagumu un neskriešu pie otru brāli, to ar viņu nesiet blakus, lūk, viņš ir tāds un tāds nelietis. Viņš to un to ir darījis, es to nedarīšu. Es teikšu to Kristu. Palīdz šim cilvēkam. Saprotiet, es nevaru uz otra cilvēka dzīvi uzbūvēt un pacelties. Es esmu labāks par viņiem, es sēdēšu pirmajā vietā. Tā nav draudze. Pēters saka, atmetiet, jo šī nav sadraudzība. Ja jums nav sadraudzība savā starpā, mums nav nekāda daļa ar Kristus, ko mēs pretendējam. Mēs pretendējam uz Kristus atzinību un novērtējumu. Lūk, par ko ir stāsts. Tad šeit tālāk ir liekulība. Liekulība ir diezgan tāds vārds, kas tulkojās kā svētulis, kā aktieris. Un kad šis cilvēks vienmēr spēlē teātri. Katrā vietā viņš spēlē teātri. Baznīcā viņš nospēlēs svētu. Es te varu rokas pacelt, es te varu lūgt Dievu, es te varu slavēt. Un kad es izēju pasaulē, es varu mierīgi ganīties. Ņirkt ar ņirdzējiem, lamāties ar tiem, kas lamājās, zakt ar tiem, kas zog, melot ar tiem, kas melo, aktīvs. Un visur saka, tas taču gan ir viens cilvēks tāds vispusīgs, aktieris. Tātad vārds liekulis tulkojumā, šajā grieķu tulkojumā, nozīmē aktieris. Vai tad, kad kāds, iedomājamies sevi, tad, kad es spēlēju kādam brālim draugu, es spēlēju draugu, un viņš man izklāst savus noslēpumus, savu sirdi, un es aizēju pie viņa ienaidnieku un atkal spēlēju draugu. Un lai man būtu, ko ar to otru runāt, nu ļoti labi taču ir šī brāļa lietas izstāstīt tur, tā brāļa šeit. Es vienmēr esmu aktieris. Spēlēju, es gribu būt zvaigzne centrā. Pēteris saka, tā nav sadraudzība. Neviena lieta, ko mēs darām, nepaliek apslēpta, mīļie. Viss nāk gaismā. Mums to ir jāzina. To, ko mēs čukstēsim, pagultēs stūrī, tumšā istabā, to sludinās no jumtiem. Vai esi gatavs šādai izrādei, šādiem vārdiem? Vai esi gatavs? Un tad, kad mēs tā staigājam, ziniet, cik maz vārdu mums atliks, ko sacīt? Ziniet, cik maz vārdu mums atliks, ko sacīt? Un tie pārsvarā būs, tas kungs, lai tevi svētī. Vai es tev varu kā palīdzēt? Vai es tev varu kādā veidā dot padomu? Vai varu iet ar tevi kādu jūdzi kopā? Tik maz vārdu paliks, ja mēs nespēlēsim teātri, ja mēs nebūsim aktieri, ja mēs būsim pa īstam. Tas, ko Dievs no mums sagaida. Un atkal man ir jāatgādina šo centrālo. Ja mēs esam aktieri, mums nav sadraudzība ne savā starpā, nedz ar Dievu. Pēteris par šo runā. Visas mēlnesības, skaudība vēl šeit ir, ja? Nu, par skaudību ir patiesībā tā, kad skaudību sauc par pasaules grēku mēri. Skaudību sauc par pasaules grēku mēri. Ziniet, kas ir mēris? Tā. Paņem masas, krīt masas. Skaudība. Kāds grieķu filozofs saka tā, kad skaudība ir no grēkiem, kas nomirs pati pēdējā.
Kad skaudība ir no grēkiem, kas nomirs pati pēdējā. Mēs Bībelē varam atrast daudz piemēru. Droši vien mēs dzīvē varam atrast. Man personīgi dzīvē kāds cilvēks stāstīja tā. Vēl mazajā zālē bija dievkalpojumi šeit blakus, kur ir svētdienas skola. Un kāds cilvēks stāstīja man tādu stāstu. Kad pēc dievkalpojuma šis cilvēks gāja mājās un ķebļus ir daudzējis gar plīti. Aiz skaudības uz kādu cilvēku. Ka viņš nevar būt tāds kā tas cilvēks. Viņš draudzē neizrādīja dusmas, bet aizgāja mājā un ķebļus daudzīja, lauza, niknumā, skaudībā. Bībele runā par lielo skaudību, par universālo skaudību, kad Jēzu Kristu pie krusta piekalais skaudības. Bija viņam par ko skaust? Bija. Ja? Mēs šeit pienesam dzīvniekus, mēs šeit pārdodam upuri jērus, mēs šeit taisam baigo kalpošanu, dedzinam eļļu, un nāk viens jaunais mācītājs un ceļ miroņus augšā, dziedina slimos. Tur nevar beigts aiziet. Viss tauta viņam iet līdzi. Tur nevar beigts aiziet aiz skaudības. Var. Es daudzreiz domāju par kalpotājiem. Tad, kad mēs esam kādā vietā vai darbā vai kalpošanā. Un tad vienmēr salīdzina kaut kā netieši, ne tā kā aiz ļaunumu vai skaudības, bet salīdzina savu kalpošanu ar kādiem brāļiem. Un ar tā brīžam iezogās tāda kāda domiņa, jā. Viņiem ja tur labāk iet, viņi ja tur ir spēcīgāk un tāda. Ne tā kā ar skaudības tādu sakni, bet par to ir jābūt nomodā. Tas solis ir šaurs. Tas solis ir šaurs. Kad mēs sākam skaust un kad mūsu dzīvi sāk vadīt skaudība. Es nerunāju par pasaulīgu skaudību. Tā nokauja 90. gados, cik daudz mantrausības, skaudības dēļ cilvēki nepazaudēja dzīvības, biznesu, daudz ko. Es runāju joprojām par draudzi. Cik ilgi ir jākalpo draudzē, lai parādītos skaudība? Cik ilgi nepaies ilgs laiks? Un ja tu būsi veiksmīgs kalpotājs vai veiksmīgi kaut ko darīsi, uz tevīm parādīsies skaudība. Tu dziedāsi, slavēsi, runāsi vai būsi kaut kādā veidā uzticams. Uz tevīm parādīsies skaudība, sāks teikt, sāks tevi aprunāt, sāks par tevīm smieties. Nopietni. Parādīsies skaudība uz tevīm. Pēters saka, novelciet šīs netīrās drēbes nost. Skaudībā jums nevar būt sadraudzība. Skaudībā jums nevar būt sadraudzība. Ja es skaužu uz kādu brāli, man nav ar viņu sadraudzība. Man nekāda daļa nav debesīs. Nekāda daļa man nav ar Kristu. Lūk, ko Pēters šeit runā. Un tad vēl ir visas mēlnesības. Kas tad ir visas mēlnesības? Tas ir, kas ir mēlnesība? Tas ir aiz muguras tāda runāšana. Ja? Dažkārt man kādreiz ir sanākuši, teiksim, tādas dusmas, kad mēs esam kādā sapulcē un kāds tieši saka tev tur nosodot vai apvainojot vai aizrādot, un tad sakāp tā bišķiņa sārtāki vaigi un varbūt tās vien acis paraustās, bet tu vari teikt, tā nav taisnība vai tas tā nav, vai teikt piedodiet, vienalga, ko tu vari darīt. Bet tad, kad aiz muguras, kad tu neesi klāt, kad tu nevari šo cilvēku atklāt viņa melos, viņu skaudībā vai viņu liekulībā, tad kas ir melnesība? Melnesība izdara milzīgu postu. Melnesība izdara milzīgu postu. Kāds autors saka tā, cik godīgu cilvēku pie tējas tases nav apglabāti. Sēžot, dzerot tēju vai kafiju, mēs aprokam daudzus labus, krietnus un godīgus cilvēkus ar savu mēli. Mēs viņus nemīlam.
Mīļie, mēs viņus nemīlam, ja mēs lejam viņiem virsū dubļus ūdeni. Ja mēs netaisamies pēc tam lūgt Dievu, ai, tam brālim ir grūti, ai, viņš ir dzērājis, ai, viņš ir melojis, kaut vai ģimenes lokā. Lūdzam par viņu Dievu, uzzinājām par to, lūdzam par viņu Dievu. Tajā nav ļaunuma. Bet tad, kad mēs iztrinām mēles, varbūt izsmejamies, mēs aprokam viņu. Un mums mēli raust, ziniet, mēli ir aizdedzināti, kā Jēkabs lasa no elles. Jūs to lasījāt, Jēkab vēstulē. Un viņu nevar neviens apstādināt. Tu šo pašu vēsti skries tālāk, un tev nevar apstādināt. Un katru, ko tu satiksi, jo viņi ir aizdedzināti no elles, tu arī viņam stāstīsi. Tu nevar apstādināt. Lūk, par ko Pēters runā. Kad šīs lietas ir tā vienkārši jānoģērbi. Nav viņas, man viņas nav vajadzīgas. Tā ir izvēle. Tas ir darbs, mīļie. Tas ir darbs. Un draudze nav padziedāt allelujā tam kungam un pasēdēt un iet tālāk dzīvē un darīt, ko tu gribi. Draudze ir atbildība. Vai ģimene ir atbildība? Vai ģimene ir rūpes par bērniem, par vīru, par sievu, par finansēm? Jā, un mēs visi teiksim jā, noteikti. Draudze ir atbildība. Kurš pēdējo reizi vai ir domājis mūsu Tēvs debesīs? Esam to domājuši. Kam ir brālis kāds? Ir kādam kāds brālis? Māsa? Jā. Kāds ir ar šo attiecības? Īpašākas? Ar tavu brālu māsu ir īpašākas attiecības. Radinieks. Viņam ir bēdas, es gribu palīdzēt, es gribu zināt. Mēs neejam par savu brāli, nevienam ļaunu nestāstam, jeb stāstam. Vai man tas brālis tur galīgais lokators. Vai, no viņa nekā nav, neliec. Mēs nestāstam. Mēs sakam, kungs, palīdz manam brālim. Palīdz Dievs viņam. Viena tēva bērni, mūsu Tēvs debesīs. Mūsu Tēvs debesīs. Mums ir atbildība. Mums ir atbildība. Ja tu redzi, ka tavs brālis grēko, mūsu Tēvs debesīs, tad ej un viņam saki. Tā neklājās. Un tu būsi izglābis viņu dvēseli. Bet ja tu redzēsi, ka tavs brālis grēko, un tu viņam neko neteiksi, viņa asinis atprasīs no tevīm. Tu dzirdi? Mūsu Tēvs debesīs. Lūk, par ko Pēters šeit runā. Un tā nav tikai allelujā baznīca. Viņa iegāja un izgāja. Ruļļos ierakstīja, tur vēl turos, labi ārā nemet, kādreiz gadā ir jāaiziet. Kā tu domā pieaugt? Kā tu domā, kā draudze pieaugs? Ej, mūsu Tēvs debesīs atbildība. Kā dzims bērni, ja viens dzīvo Latvijā un viens Anglijā? Ģimenē bērnu nebūs. Draudze nedzīvo sadraudzībā, nedzīvo kopā. Pasaule neredz, nav viņiem, kur piedzimt. Gal galā netīrām drēbēm neviens gultā neliekās. Jeb liekās. Nē, mēs to saprotam. Un tad šeit tālāk kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Tātad, kas ir bērns? Kas ir bērns? Nu, bērns, mēs saprotam, ka bērnam ir jādod tīru ēdienu. Ir tā? Nu, tīru ēdienu. Un vārds tīrs tulkojās tieši tādā veidā, kā viņu diezgan grūti it kā ir iztulkot, un tāpēc ir tāds piemērs klāt attīrīti graudi no pelavām. Ja? Tīra manta, tur nav klāt piejaukums, pelavas, ja? Tīru, garīgu barību, galīgi tīru. Tad, kad mēs saņemam augat ar šo tīro garīgo pienu, tātad ar Dieva vārdu. Ja man šodien ir jāsaka, tad, kad mēs saņemam pamācību, gudrību no cilvēka, vai mēs to varētu saukt par tīru? Tur būs klāt piemaisījums no cilvēka.
no cilvēka domām, no cilvēka dabas, no cilvēka pieredzes. Būs piemaisījums. Dievvvārds saka, tīro garīgo pienu. Tātad pēc šī te Dieva vārda, kā bērni izslāpstiet, meklējiet, ka jūs ar to pieaugat. Tātad garīgais, tīrais piens, tas ir Dieva vārds. Tā nav grāmatiņa, ko mēs izlasām un stiepjam tālāk dzīvē un sakām, uj, kāda laba mācība. Dievvvārds ir tikai un vienīgi tīrais un garīgais piens. Tā nav blakus paņemta. Un ar šo augot, ko mēs darām? Ļoti tālāk šajā vietā, kur mēs lasījām, tad, kad mēs augam ar garīgo pienu, mēs būvējam sevi. Mēs būvējam sevi. Tad, ja bērnam dod iekšā samaisītu barību, ar piemaisījumiem nevajadzīgiem, bērns var saslimt. Bērns var izaugt nevesels. Mēs ar tīro garīgo pienu būvējam sevi. Kam? Kalpošanai kaut kad. Kaut kad kalpošanai mēs būvējam sevi. Un tā tad. Vēl es gribu apstāties pie vārda, ko nozīmē garīgs. Garīgs tiešā veidā tulkojās vārds. Vienmēr es esmu domājis to, kas ir garīgs. Kā var saprast? Mēs garīgi cilvēki. Kas tas ir? Viņam nav konkrēti apzīmējumi vai norādījumi. Un tad šeit autors saka par garīgu. Tad viņš tulkojas kā saprātīgs, gudrs, saprotošs un apzinīgs. Tātad garīgam ir šīs te nozīmes. Gudrība, saprāts, apzinīgs, saprāts un saprātīgs ir divi dažādi vārdi. Ja? Saprāts, ko es lietoju, un saprātīgs rīcībā. Tātad šo garīgo tīro pienu, kas ir gana gudrība, gan stāja, kas mūs patiesībā veido un galu galā identificē kā draudzes materiālu. Mēs satiekoties ar brāli, ar kuru mums nav domstarpības, kas ir audzis ar tīru garīgu pienu. Ziniet, visbiežāk es esmu nedaudz, bet esmu dzirdējis satiekot tādus vīrus, kad nav iekšā viltus un ļaunums. Tad ir viens tāds sauciens vai prieka sveiciens, halleluja, jo viņš garā jūt šo cilvēku. Tātad Pēteris mūs aicina. Un tālāk ir, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Mēs visi esam ceļā un ar domu par to, ka mums jātop glābtiem. Kāpēc? Kādā veidā? Kur mēs ņēmām šo ideju? Ārā ir normāls laiks, skābeklis diezgan. Ledskapī vēl palika ēdamais. Varbūt kabatā nedaudz naudas. Kāda glābšana? Standarta jautājums šai pasaulē. Kāda glābšana? No kā man izglābt? Kam man ir jāglābj? Tīrais, garīgais piens, kas ir gudrības saprašana, kas ir stāja, kas nāk no debesīm, kā atklāsme, mīļie. Atklāsme par pasaules noslēgumu. Atklāsme par cilvēka būtību. Un mēs sakām, kungs, man vajag glābšanu. Mēs pie skaidrām debesīm ar desu ledskapī un audu kabatā, mēs sakām, mums vajag glābšanu. Pasaule saka, stulbs. Ja Kristus vārda dēļ, stulbs. Gribu pārliekt nedaudz uz kādiem pantiem no aizmugures. Tur ir pieminēts ķēnišķa priestera cilts. Tātad nedaudz es jums gribu raksturot vārdu priesteris. Kas ir priesteris?
un kādā veidā tulkojās vārds priesteris. Priesteris ir tilta būvētājs. Tiešā tulkojumā priesteris nozīmē tilta būvētājs. Jūs esat priesteri un ķēnišķa cilts. Tad mēs būvējam tiltu. No kurienes uz kurieni? No pagānu pie Dieva. Paskatīsimies nedaudz vecajā derībā. Kas vecajā derībā bija priesteri? Kas viņi bija? Ko viņi darīja? Viedīgi viņiem bija ieeja vissvētākajā vietā. Vienīgi viņi varēja ieiet aiz priekškaru un tur ienest tautas grēkus ar asinīm. Tautai nebija ieeja. Tātad priesteri bija nolikti starp tautu un Dievu, kas izpildīja šo kalpošanu, lai Dievs šo tautu nepazudinātu. Mēs šodien esam priesteri. Mēs būvējam tiltu starp pagānu, kurš nepazīst Dievu un kuram nav atklāsme. Jaunajā derībā mums ir atklāsme un mums ir pieeja Kristum. Lūk, uz ko mēs galu galā esam aicināti. Būvēt tiltu. Un tu satiec draugu, labi, es pieņemu, tu netiksi klāt svešajam, bet tu tiksi klāt darbiedram, savam draugam, un tas dzīvo mierīgi. Un tu saki, draugs, tev vajag Kristu. Es teikšu, ko tu dari? Mēs sarunājam, tu par to nerunās. Būvēj tiltu. Pagaidi. Tev drusciņi ar galvu nav kārtībā. Es būvēju tiltu. Es joprojām būvēju tiltu. Es gribu uzbūvēt tiltu, par kuru tu atnāksi pie Kristu. Pat ja tu teiksi, kad es esmu stulbs, kad es esmu nederīgs, kad es neko nesaprotu, pat ja tu teiksi, ka mūsu draudzība izbeigsies. Cik daudz brāļi un māsas no mums ir atteikušies Kristus vārda dēļ, jo mēs gribējām uzbūvēt tiltu. Tātad mums ir pieeja pie Kristus. Viņi nepazīst Kristu. Lūk, kāds mūsu uzdevums. Ja jūs esat, 3. pantiņš, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Nedaudz es gribu apstāties pie šo te akmens ideju kā tādu. Vecajā derībā, daudzos praviešojumos, Ecekiela grāmatā, Daniela grāmatā ir pieminēti šie akmeņi. Kad akmens pats no sevis atraisījās, kur Daniela grāmatā bija redzams šis tēls, nevienu roku stumts, un sāka vēlties pa kalnu lejā līdz satriec šo tēlu, kas bija šīs 4 ķēniņu valstis drupās. Persija, Mēdija, tad tur bija Grieķija, tad tur bija Sīrija un Roma. 4 lielvalstis satrieca drupās. Tā ir tā ideja, kad akmens, ko es lieku Ciānā, tā ir Izraēla tauta, tā ir draudze, caur ko Dievs gribēja pievest pagānu tautu daudzumu Dievam. Akmens. Un jaunajā derībā šī ideja, jo draudze pazaudēja savu vērtību, savu kalpošanu, savu misiju, kļuva Kristus. Jaunajā derībā šis akmens kļuva Kristus. Dieva dēls, uz ko tiek būvēts viss garīgais nams un kalpošana. Tātad mēs nākam pie šī dzīvā akmens, pie Kristus. Jo mēs esam baudījuši, un mēs esam baudījuši
ka tas kungs ir labs, jau esam baudījuši. Tas, kas ir priekšā, tas ir priekšā. Bet mēs jau esam mainīti, veidoti, mesti zemē, celti augšā, un mēs šodien sakām, jā, ir tas kungs. Jā, viņš man ir darījis par to, kas šodien esmu. Dieva vārds mums ir devis atziņu. Jā. Un mēs nākam pie Kristus kā pie dzīva akmens. Un ziniet, jūs bieži esat redzējuši šeit skočiņus. Skočiņus, ne skečinus, skočiņus. Tie foršie vārdi viņi. Es vēl vienu vārdu atcerējos, bet beigās man mašīna Kreislers un kuģis Kreisers. Man ir sajūtas jau. Un es gribu teikt uz kuģi Guntim par kuģi Kreiseri, un es nezinu, kā pateikt, Kreislers jeb Kreisers pareizi. Tik tuvu tie vārdi latviešu valodā, ka viņi bieži sajiet vienā kaudzē un vienā ķīselī. Un lūk, rāda šos skečeņus. Un mēs savā dzīvē visbiežāk gribam Kristu pielaikot savai vajadzībai. Ja mums patīk dikti dejot, tad mēs Kristu taisam kā plinkiņu dejotāji. Ja? Ja mums patīk vēl kaut kas sports, tad mēs vēršamies uz sportu, mēs te baigi ar Kristu vingrojam. Ja? Un daudzām lietām mēs sakām, Kristus, lūk, tāds viņš ir. Kam ir akmens pazīstams? Akmens. Kurš zina, kas ir akmens? Uzkaplē akmeni, iesēja graudus un aug. Nē? Jā, nē. Vairāk rāda, ka nē. Man sieva saka, ka jā. Viņai izdevies ir. Akmens viņā neaug, viņš nemainās. Gadu tūkstošiem nemainās. Stiprs un nemainīgs. Un mēs nākam pie šī akmens. Un tālāk šeit apostols Pēters raksta, un paši, kā dzīvi akmeņi, topiet par garīgu templi, namu. Ko nozīmē? Ziniet, paskatieties šodien uz raksturiem draudzē. Paskatieties, kādi mēs esam. Nu tā, pārlaidiet prāta acis pāri, un jūs redzēsiet, nu visi vieni stūrakmeņi, kurām pieskaries, ka nesāk ripot. Ir tā. Mēs esam akmeņi. Un kāds ir Dieva vārda darbs, kas mūs tagad veido šķeļ, berž. Ir kāds akmeni gar akmeni daudzījis. Tad sēra dūmi tādi, ja? Acī var iesprāgt kāda šķemba. Kā akmens nepadodās. Vai Dieva templis ir akmeņu kaudze? Ir? Valpenē, ja? Valpenē ir akmeņas krāvums, ja? Augsts uzkāp augšā, es tā uzkāpu, es domāju, wow, lejā kāp tā, nu jāpieturās tā. Iespaidīgs augstums, visi droši vien esam bijuši. Vai tas ir Dieva templis? Cilvēki brauc skatīties. Tātad tie materiāli neder Dieva templim. Kāds bija Dieva tempļa materiāls? Berzēts, viens gar otru, katrs akmens jau pielaikots, kurā vietā viņš būs, sagatavots. Un tad, kad būvēja templi, tad viņu atveda un nolika akmens šai vietā. Un blakus akmens atkal derēja tikai tas, kas tai vietā bija gatavots. Viņš bija bērsts un veidots, kalts un strīķēts un slīpēts. Un galā sacīja, ka tās spraugas, kad viņš bija salaists kopā, papīru nevarēja iebāzt tik precīzi. Dieva nams. Jūs dzīvā Dieva nams, kas tiekat veidots. Un neraudi, kad tev ir grūti, neraudi, kad tevi veido, kad tevi slīpē, kad tevi apcērt, neraudi par to. Dieva vārds to saka, Pēters saka, savādāk jums nevar būt sadraudzība. Jūs nevarat pienest Dievam patīkamu smaržu upuri, jo jūs neesat uzcelts kā Dieva nams, kā viena sirds. Dzīvi akmeņi.
ar raksturiem, ar dzīvesveidu, ar uzskatiem tiek veidoti vienam mērķim, lai pienestu Dievam slavu. Amen? Amen, par to Pēteris runā šeit. Par to šeit Pēteris runā. Ja mums tas nenotiek, ja pie mums tas nenotiek, mums nav sadraudzības. Mums nav sadraudzības. Jūs domājat, ka tie cilvēki, kas lēnām aiziet un vairs neatnāk, viņi mūs pamet, jo viņi mūs tik ļoti mīlēja, ka negribēja mūs sāpināt ar savu klātbūtni. Jums tā izliekās? Vai nu viņi negribēja derēt šai namā un veidoties, negribēja derēt šajā draudzē, un viņi meklē citu vietu, kur viņi kā akmens, kā būvmateriāls derēs. Ja templis ir, un ja šeit iekšā būtu kazino automāti, mēs teiktu, brīnišķīga baznīca, var paraustīt vienroci, vai ne? Kādreiz bija vienrocis, es jau neraustīju, tikai zināju, ka tā viņu sauc. Tas būtu templis, kur Dievs teikt, mans gars tur mājo, jo tur ir daudz spēļu automāti. Un daudz ģimenes tiek izputinātas. Nē, tā būtu ēka. Spēļu ēka, elle virs zemes. Ziniet, draudze bez veidošanas, draudze bez Dieva gara, bez atrašanos savā vietā, ir līdzīgs celtne, kura pati savā spēkā vai savā veidā izārdās un iznīkst. Tāpēc Pēters saka, novelciet šīs netīrās drēbes nost, lai mums ir ērti būt sadraudzībā, ļaunprātība, liekulība, viltība. Un tad pienesiet Dievam šo patīkamo kalpošanu, upuļus, sadraudzību jau tajā namā. Es zinu, ka mums daudz patīk, es jau varu kalpot mājās stūrītī. Kāpēc tu negribi kalpot kopā ar savu brāli? Kāpēc tu nevari kalpot kopā ar savu brāli un māsu? Tu nevari iekļauties laikā, veidoties, nevari mēli savaldīt, nevari klusi pastāvēt, nevari piedot, nevari pieņemt, ka viņš nav tāds kāds tu. Kāpēc tu nevari veidoties? Nevis, lai patiktu sev, bet lai patiktu Dievam, kopējiem mērķim. Ja mums būs sadraudzība, kungs, tavs gars būs mūsu vidū. Grēcinieki varēs atgriezties. Mana ģimene varēs tikt izglābta būt. Mani bērni ieraudzīs Kristu, kad bērni vien ierauga, kad vecāku starpā ir mīlestība, viņi mīl to kungu. Ziniet, kāpēc? Jo viņi redz, ka vecāki mīl viens otru, un vecāki vēl to kungu mīl. Arī bērni to dara. Tev ir raksturs. Ļauj šo akmeni skaldīt. Ļauj viņu veidot. Ļauj nostāties, nolikt tevi Dieva namā. Tajā vienīgajā vietā, kur tu deri. Vienīgajā vietā, kur tu deri. Atļaujies. Atļaujies Dievu garam. Viņš tevi pazīst. Viņš tevi pazīst. Ka jūs baudat šo tīro garīgo pienu, ar to augat un to pat izglābt. 3. pantiņš. Ka jūs baudat šo tīro garīgo pienu, ar to augat un ar to pat izglābti. Mūsu mērķis tas ir, mīļie. Tātad nevis es tā gribu, es iziešu ārā un padomāšu, vai es tās netīrās drēbes vilkšu nost, vai vēl kādu laiku pavalkāšu. Tā ir pavēle caur Pēteri. Tā ir pavēle caur Pēteri. Es piedaru tam vai nepiedaru tam. Amen? Ar bērnu muti Dievs runā patiesību. Kāds bērns kādreiz sacīja, kādreiz dievkalpojumu gāja 5-6 stundas.
Un 4. brālis jau sludina Dievu vārdu. Priekšā beņķiņā sēž vecāki. Bērni toreiz sēdēja smuki rindiņā. Un tas pēdējais brālis sludina Dievu vārdu. Un viņš saka, brāļi, jau kādu stundu sludinājis. Ko vēl lai es jums pasaku? Un tas bērns saka, onkulīt, saki āmen. Ar bērnu muti tas kungs runā patiesību. Amen? Amen. Mēs šodien lūksim Dievu par mūsu vajadzībām. Un, brāļi, mēģināsim tuvoties Kristum šādā veidā. Mēģināsim skatīties sevis, kur man pietrūkst. Ko es varu darīt labāk? Ko Kristus grib no maniem? Un mēs piedzīvosim Dieva garu tuvumu. Mēs piedzīvosim, ka ne no šā, ne no tā pēkšņi mūsu tuvinieki prasīs. Ziniet, kā ir rakstīts apsolījums vecā derībā, kad 7 grēcinieki pieķersies vienam taisnējam pie svārku stērbeles un prasīs, ved man uz Jēkaba namu, ved mani svētajā kalnā. Pieķersies pie svārku stērbeles, jo ieraudzīs tavu taisnību, ieraudzīs tevi. Amen. Mēs pielūgsim Dievu, un ja kādam ir kādas vajadzības, aizlūgšanas, šīs lūgšanas laikā nāciet. Mēs gribam ar jums kopā Dievu lūgt. Dieva vārds nav tikai sirsniņā bija pārsitiens vai nebija, mati kustējās vai nekustējās. Dieva vārds ir dzīvība. Tiem, kas top izglābti, un piedaudzības akmens tiem, kas aiziet bojā. Tā mēs šodien lasījām. Un es gribu, lai mēs baudām to dzīvību, kas nāk no Kristus. Dievs savu dēlu nav žēlojis, tevis dēļ, mīļais. Tevis dēļ viņš savu dēlu nav žēlojis. Savu dēlu. Es nebūtu gatavs atdot savu dēlu. Es nebūtu gatavs. Un droši vien es lūgu Dievs, nepārbauda man tādā veidā. Abrahām Dievs pārbaudīja. Dievs savu dēlu nav žēlojis. Es par to runāju. Lai tu tiktu izglābts. Lai tu tiktu izglābts. Un viņš šodien neprasa, kāds tu esi. Viņš šodien saka, es tevi ļoti, ļoti mīlu. To šodien Dievs tev saka. Un ja tev ir kāda aizlūgšana, kāda vajadzība, tas kungs tevi tik ļoti mīl, ka viņš savu dēlu jau par tevīm ir atdevis. Un romiešiem rakstīts, vai līdz ar to viņš nedos visu, ko tu lūgsi. Vai līdz ar to viņš nedos visu, ko tu lūgsi. Viņš dārgāko jau ir atdevis. Mēs šodien lūgsim Dievu. Lūgsim Dievu par tevīm, par tavu dzīvi, par tavu sirdi. Ja ir kāda neveselība, ja kāds grib stiprinājumu, kāds aizlūgšanu, ja kāds grib sakārtot attiecības, tad šī ir tā labā diena. Tad tas kungs šodien tev aicina. Un draudzē ir spēks. Draudzes aizlūgšanai ir spēks. Nesaki, es pēc tam klusiņām tur stūrītī paraudāšu, un Dievs man tur ieraudzīs, viņš tev raudot stūrītī arī. Bet lielā sapulcē Dāvids saka, es teikšu to kungu starp tautām. Lielā sapulcē. Lielas lietas notiek draudzē. Tāpēc mēs lūksim Dievu.